Svētdienu rītus mēs visbiežāk izbaudām kopā ar ģimeni. Ilgāk paguļam, protams, ja mazie mums to ļauj darīt, un tad baudām vēlās brokastis. Šodien to darīsim kopā, lai mums būtu spēka pilns rīta cēliens. Baudīt svētdienas branču kopā ar ģimeni nu jau ir iespējams ļoti daudzās kafejnīcās un restorānos visā Latvijā. Arī mēs nolēmām kopā ar māmiņām doties izbaudīt saulainu svētdienas rītu Jūrmalā, Grillbārā Lighthouse, lai patērzētu pie vēlajām brokastīm par dzīvi un to, kā tas ir ar mazajiem doties uz restorānu. Izrādās branča ir tradīcija, kas veidojusies 19. gadsimta izskaņā Anglijā, kad svētdienas brokastis tika servētas neierasti vēlu, apvienojot brokastu un pusdienu maltīti vienā. Turklāt šī maltīte bijusi bufetes tipa. Sabiedrības atzinību branča tradīcijas ieguva 20. gadsimta 30. gados Amerikas Savienotajās valstīs. Pie mums Latvijā brīvdienu branči ir baudāmi visdažādākajām gaumēm un noskaņām, taču mūs, protams, interesē tie, kuros laipni gaidīti ir arī bērni. Tā ideja tāda, ka tu pats izveido to savu brokastu pusdienu šķīvi un nevis tur pasūti pēc ēdienkartes un ko tev šefpārs sagatavojas to tu ēd. Bet šeit tu pats ņem pa daļām un ir kaut kas gatavs, ir kaut kas sastāvdaļām un tādā veidā cilvēkiem tas ļoti patīk. Un tāpēc tas ir kļūst tik populārs un pašsaprotams jau šobrīd. Kādam ir jābūt labam brančam? Labs brančs tāds, kas visām vēlmēm ir atbilstošs, kas ir gan eģitāra ēdienu, gan gaļas, gan sievietēm, vīriešiem, bērniem, protams. Kā tev patīk brančs? Kāpēc brančs ir īpašs? Tu zini, tas ir tāds vesels svētdienas rituāls, kad tu vari ilgāk pagulēt, kad nav obligāti jāceļās un uzreiz bērnam jātaisa brokastis, jo arī viņš jau zina, ka svētdiena būs tā diena, kad mēs iesim ārpus mājas brokastot. Un tu zini, ja reiz svētdiena pati pa sevīm ir tā diena, kad mēs atpūšamies, tad ar šo ēdienas kultūru, tad arī tas pārvēršas par tādu skaistu rituālu, ka tā ir atpūta, nevis gatavošana, nevis noteikta kaut kāda ēšana mājās, bet tā ir vesela atpūta. Mēs māmiņas dodoties svētdienas brančā vienmēr vēlamies zināt, ko varēs baudīt mūsu mazie, vai ēdienkartē būs kas tāds, kas arī viņiem garšos. Ēdienkarte ir ļoti pārdomāta priekš bērniem. Vienmēr ir auglīši, odziņas, venariņi, veselīgi dzērieni. Bērniem tiešām ļoti garšo. Tur, kur par bērniem nav padomās, aiziet, pasūta tiem bērniem, atnest to lielo porciju, tomēr bērns pasaka, ka viņš to neēdīs, un atkal ir skāde, un ir jāsūta atkal cits kaut kas. Vai pašam jāpēd? Vai pašam jāpēd, jā, bet šeit tiešām vienmēr ir padomāts ne tikai branča laikā, arī mēs bieži vien pa dienu nākam, šeit ir bērnu ēdienkarte. Tā kā Grillbāra Lighthouse saimniekiem ir bērni, tad tikai pašsaprotam ir tas, ka par jaunākajiem ģimenes locekļiem ir padomāts. Katru svētdienu bērniem ir iespēja tikties ar animatoru Ivetu, kura rūpējas par to, lai bērniem šī diena sagādātu prieku. Mazie zīmē, līmē, veido un iet rotaļās. Ir ģimenes, kuras svētdienas branču bauda regulāri, un bērni ar nepacietību to gaida, jo zina, ka arī viņu diena būs notikumiem bagāta. Man ir kādreiz bijis tā, ka es aiziesu kādu vietu kopā ar savu dēlu, un ir tā, ka viņam garlaicīgi ir. Un tad tas nozīmē to, ka, ja viņam ir garlaicīgi, tad viņš to ātri vien sāk izrādīt ar savu kaut kādu neapmierinātību par šo situāciju, un tad arī tā atpūta jau vairs nav atpūta nevienam ne otram. Nereti vecāki restorānos, kuri ir draudzīgi bērniem, labprāt piesaka bērnu svētku svinības, kas ir labs risinājums, ja nevēlamies to darīt mājās, jo šādas vietas piedāvā mazajiem īpašu svētku programmu. Patiesībā branči ir labs risinājums svinībām arī pieaugušajiem. Mēs negatavojam svētku pusdienas mājās, tā vietā dodamies uz kādu saviesīgu vietu un baudām svētkus tur. Tas ir ļoti ērti, jo tu var ļoti pirmkārtām būt pārliecināts, ka visiem viesiem viņi saņems kaut ko, kas viņiem patīk. Un otram kārtām finansiālā puse, ka tu vari zināt, cik tas izmaksās. Jūrmala parasti ir pieprasīta vasarā. Tad ir daudz viesu no dažādām valstīm, un arī mēs paši braucam uz Jūrmalu un priecājamies. Bet jūs strādājat arī visu caur gadu? Jau būs 3. sezona, kur mēs strādājam visu caur gadu. Tas nav viegli. Jo paiet ilgs laiks, kamēr mums ir cilvēki jāpierada un jāpasaka, ka mēs esam atvērti arī ziemā.
un ka mums tikpat jauka arī ziemā, un arī ziemā mums ir branči un bērnu animators un vispārējās lietas, ko kā cilvēki pierod vasarā, mums tas viss arī tiek saglabāts ziemā. Bet mēs to darām, jo zinām, jo ar laiku cilvēki sapratīs un arī ziemā brauks vairāk, un arī varbūt atbrauks ziemā ciemos. Jo jūrmāla ziema arī ir ļoti skaista. Tieši tā. Svētdienas brančs patiesi ir lieliska atpūta, kuru baudīt kopā ar ģimeni, iepazīt jaunu vietu, izbaudīt atmosfēru, kad mazie ir aizņemti rotaļās, jo arī mums māmiņām reizēm ir jāļaujas vienkārši nekā nedarīšanai, lai jauna nedēļa sāktu ar jauniem spēkiem.